Šis ir komfortzonas siltumsūknis, un šī ir komfortzona gaisa apstrādes iekārta, kas caur jūsu ventilācijas sistēmu piegādā svaigo gaisu uz jūsu telpām. Savukārt siltumsūknis no jau vecā izelpotā gaisa, tas to nosūc no telpām un no siltā iekštelpu gaisa atgūst siltumu, atkārtot to saražo un nodod jūsu silto grīdu apkurei, un tālāk jau ārā izmet -10, -15 grādus siltu gaisu. Tūlīt parādīšu, kā tas darbojas precīzāk. Tātad, kā strādā siltā gaisa nosūces siltumsūknis? Tātad šeit gaisa apstrādes iekārtā ienāk augstais gaiss no ārpuses. Tas tiek izfiltrēts un caur radiatoru, kuru efektīvi nepārtraukti silda siltumsūknis, augstais gaiss no ārpuses tiek piesildīts līdz +16, +17 grādiem, un tālāk tas dodas uz jūsu telpām, guļamistabām, dzīvojamajām istabām. Tālāk, kad jūs šo gaisu esat izelpojuši, siltumsūknis to nosūc no tātad mitrajām telpām, virtuves, vannas istabām. Šis gaiss ir aptuveni 22, 23 grādus silts, principā tik silts, cik ir jūsu telpās. Un tālāk, caur iztvaikotāju, tiek ražots siltums. Šī daļa, ko jūs redzat šeit, principā ir tā pati daļa, kas būtu klasiskajā split siltumsūknī āra bloks. Tad šis ir āra bloks, šis ir tas pats iztvaikotājs, ko jūs redzat parasti siltumsūkņa āra blokā. Tikai galvenā atšķirība ir tā, ka šeit tas nepārtraukti darbojas no 22, 23 grādu siltas temperatūras. Ja? Tātad standartā šis siltumsūkņa āra bloks stāvēt ārā, nereti ražot no -10 grādu, -15, +5 grādu silta gaisa. Tātad šeit tas visu laiku nepārtraukti darbojas ar siltu iekšas telpas gaisu. Tieši tāpat kā jebkurš cits siltumsūknis caur siltumaini atdod siltumu jūsu grīdām vai radiatoriem. Un, protams, tieši tāpat kā jebkurš parastais split siltumsūknis, šis siltumsūknis var saražot arī silto ūdeni, tātad jūsu vannai, jūsu dušai. Tātad ražo gan siltumu grīdām, gan siltumu dušai un vannai. Komfortzona iekārtas ir pieejamas gan ar dzesēšanu, gan bez dzesēšanas. Ja jūs izvēlēsieties iekārtu ar dzesēšanu, tad foršā lieta ir tā, ka komfortzona spēj dzesēt nevis tikai caur grīdām, kā tas ierasts ar siltumsūkni, bet arī caur gaisa vadiem. Tātad, principā, vasarā jūs varat dzesēties arī caur gaisa vadiem, tad caur ventilācijas sistēmu, caur pieplūdes gaisu. Tas uz jūsu istabām pados vēsu gaisu, tādā veidā dzesējot jūsu māju.